kad es viņu pasūtīju kādu gadu vai divus atpakaļ, viņa man atnāca. Es viņu nevarēju uzvilkt, es viņā nelīdu iekšā. Ja jums patīk kaut kādas modes tendences, ja jums patīk izmēģināt kaut ko jaunu, tad droši varat nopirkt ideāla bāze vasarai. Viņa negribēja pirkt, bet mani pārliecināja. Sveiciens visiem! Jauna nedēļa, jauns video, varbūt nedaudz netipisks, jo es jums gribēju parādīt, kādas foršas lietas varētu nopirkt Šeinā. Protams, mēs apskatīsim gan apģērbu, gan aksesuārus, kas ir piemēroti tieši vasaras laikam, ko jūs tagad varētu nopirkt un arī nēsāt. Un sāksim mēs, protams, ar apģērbu. Un pirmās divas lietas, ko es jums gribētu parādīt, ir vasarīgi kombinezoni. Un pirmais ir tāds spilgti zaļš. Jūs viņu redzējāt vienā no maniem vlogiem. Ja jūs neredzējāt, tad droši apskatieties. Viņš ir ļoti skaists, ļoti laba kvalitāte, jums nebūs karsti, pat kad būs 28 grādi, un viņš ir ļoti smuks, viņam ir pa pusēji atklāta mugurtiņa un ļoti labi izskatās uz auguma. Otrais kombinezons ir balts. Šo es biju ņēmusi uz ģimenes braucienu Itālijā, arī nēsāju, kad bija ap plus 30, plus 28 grādi, galīgi karsti nebija. Uzreiz atbildēšu uz jautājumu, vai kaut kas spīd cauri. Nē, nekas nespīd cauri. Piemēram, šeit apakšā ir vairāki slāņi, līdz ar to neviens neko neredzēs. Ja runāt pat augšu, tad arī nekas nespīd. Kas man patīk šim kombinezonam, šeit arī ir tāda atvērta un ļoti skaista mugurtiņa. Gribu jums parādīt arī dažas kleitiņas. Viena no tām ir tāda ļoti smuka dzeltenā krāsā, ļoti vasarīga, arī ar atvērtu muguru, ļoti labi izskatās uz auguma. Vienīgais mīnus šai kleitai, viņa ir nedaudz caurspīdīga, tāpēc ikdienā viņu nevarēs vilkt, bet uz pludmali, kad jūs braucat uz kaut kādu citu valsti, uz atpūtu, uz salas, es domāju, viņu var ļoti smuki stilizēt, un tad jūs izskatīsieties tiešām ļoti, ļoti skaisti. Šī kleitiņa, kur es turu rokās, patiesībā nebija pirkta Šeinā. Tā bija pirkta Temu, bet man liekas, tādu pašu kleitu var arī atrast Shein. Viņa ir tāda brunganā krāsā, ar viņu sanāca ļoti interesanti. Tad, kad es viņu pasūtīju kādu gadu vai divus atpakaļ, viņa man atnāca, es viņu nevarēju uzvilkt, es viņā nelīdu iekšā. Bet šovasar, precīzāk šo pavasaru, man bija tāds, es braucu uz Itāliju, varbūt viņu var piemērīt. Piemērīju un izskatījās tiešām ļoti labi uz auguma. Kas man ļoti patīk? Pirmkārt, man patīk, ka viņu var sasiet gan priekšā, gan arī aizmugurē. Līdz ar to priekšā izskatās tāda ļoti slaida, eleganta. Un vispār ikdienā un bildēs izskatās šī kleita ļoti labi, viņa nav karsti. Es viņu arī esmu vilkusi plus 29 grādos, viņa ir tāda diezgan gara un, manuprāt, ļoti labs pirkums vasarai. Nākamā lieta, ko es gribu parādīt, ir svārki. Tie ir ažūra svārki, varbūt jūs redzējāt, tagad internetā ļoti daudz var redzēt, kā šādu svārkus stilizēt ar kaut kādu gāru tekreklu vai jaku vai kreklu, un izskatās ļoti labi. Pagaidām es viņus vēl nebiju vilkusi, viņa man atnāca tikai nesen, bet es jau zinu, ar ko viņus varētu vilkt. Un es domāju arī, ja jums patīk kaut kādas modes tendences, ja jums patīk izmēģināt kaut ko jaunu, tad droši varat nopirkt, jo viņi izskatās ļoti labi. Ja jūs negribat viņus ģērbt ikdienas dzīvē, tad droši, man liekas, noderēs smuki arī pludmalē. Un pāriesim pie topiem. Pirmais tops, un tops, kas man patīk visvairāk, ir šīs te dzeltens. Pirmkārt, viņš ir ļoti labs, viņš ir staipīgs.
Viņam ir ļoti spilgta un smuka krāsa, kā arī viņš ļoti skaisti izskatās uz ķermeņa, izceļ to, ko, kas saka, vajag. Es viņu esmu ģērbusi ar daudz ko, gan ar džinsām, gan ar svārkiem, gan ar šortiem. Viņš pie daudz kā izskatās ļoti labi, it īpaši labi izskatās ar kaut kādu baltu krāsu vai tumši zilu krāsu. Kā arī šo te topiņu es ģērbu gan ikdienas dzīvē, gan arī tādos pasākumos, kad nav jāizskatās ikdienišķi, bet jāapģērb kaut kas tāds smuks, un tad šis tops arī ir tāda ļoti laba izvēle, ļoti patīk, vasarai man liekas ļoti ideāli. Otrais tops ir atkal brūnā krāsā. Sanāk tā, kā augša atgādina pelkastīmu, kuru ir jāsasien ap kaklu, bet viņš arī ļoti labi izskatās, viņā nav karsti. Galvenais trāpīt ar pareizu izmēru, lai jums nav šī te daļa pa lielu, bet, manuprāt, viņš arī piestāvēs pie daudz kā, īpaši, ja jūsu garderobē piederās kāda brūna krāsa, bet atcerieties, ka jūs jau varat nopirkt jebkādā krāsā, jebkādā izmērā, ko jūs atradīsiet un pieskaņot to savai garderobē, jo priekš vasaras, kad ir karsti, ir tiešām ļoti, ļoti labi. Nākamais topiņš ir šis te balts uz lencītēm. Es viņu nopirku tieši tāpēc, ka man vajadzēja kaut kādu vienkāršu topu, kuru es varu nesāt ikdienā ar daudz ko. Ja es viņu nesāju zem krekla, vai es viņu nesāju kopā ar leģingiem, kad mēs izbraucam ar velosipēdiem, vai ejam kaut kur pārgājienā, nekad mani nav pievīlis, nav arī tik caurspīdīgs, ir diezgan labs. Šeit ir sanāk vairākas kārtas, 2 kārtas ar tādu diezgan biezu materiālu, viņš ir staipīgs, manuprāt, ideāla bāze vasarai. Nākamo topu varbūt nedaudz grūti iztēloties, kā viņš izskatīsies, bet tas ir kā bondo, man liekas, tipa tops. Un tad pa virsū iet arī tagad ļoti populāri, es pat nezinu, kā lai nosauktu, sanāk apsien ap kaklu, tev var karāties šie aizmuguras, gribi sānos, gribi aizsien tā, kā tu pats vēlies, tad tu apģērb šo topu, un ir it kā ikdienišķi, bet tajā pašā laikā dēļ tā, ka tu apsien viņus apkārt ap kaklu, tad izskatās arī tā diezgan eleganti, diezgan skaisti, un vakaros kaut kur iziet, man liekas, izskatās ļoti skaisti. Nākamā lieta, ko es gribēju parādīt, ir pelkastīms, kas ļoti iekrita manā sirsniņā. Es viņu negribēju pirkt, bet mani pārliecināja, un ļoti labi, ka es saklausīju to un nopirku. Es negribēju atdalīt kaut kādu citu sadaļu pelkastīmiem, jo es parādīšu jums tikai vienu. Viņš ir balts ar tādām kā zeltainām apdarītēm, ar pērlītēm, un apkārt ir tāds zilgans. Protams, ir vairākas krāsas, bet es nopirku tieši baltu, jo, manuprāt, uz manas tumšas ādas viņš izskatās ļoti pievilcīgi un ļoti labi. Tāda ir aizmugure. Es viņu nerādīšu uz sevis, tāpēc parādīšu tagad kamerā. Šos te sanāk var uzlikt augšā uz gurniem un izskatīsies sievietēm. Tiešām tā kā vajag, un augša ir parasta augša, to, ko mēs esam pieraduši redzēt patiesībā pelkastīmos. Vienkārša balta augša, kuru jūs varat sasiet tā, kā jūs paši vēlaties, tā kā jums pašiem ir ērtāk, arī ar zelta apdarīti pa vidu, ar tādu kā perlīti, ja var teikt, un šis komplekts ir ļoti labs. Viņš bija pieejams vairākās krāsās, pat kaut kādā spilgtā rozā ar, man liekas, brūnu, gan zaļo krāsu, tāpēc jūs tiešām varēsiet izvēlēties to, kas patiks tieši jums. Nākamā lieta, pie kuras es gribētu pieķerties, ir veļa jeb apakšveļa.
Varbūt kādam var likties diezgan dīvaini nopirkt apakšveļu šeinā, bet patiesībā, ja tu atrodi labu apakšveļu, tad viņa arī ir laba kvalitāte, viņa labi uz tevis izskatās. Galvenais – nopirkt pareizos izmērus. Viena no pirmajām apakšveļām, ko es parādīšu, ir tāda zaļa. Protams, man liekas, bija pieejamas arī citas krāsas. Ļoti skaista, protams, caurspīdīga, bet ja jūs ģērbsiet viņu zem maiciņām vai džemperiem, kāda starpība? Un šai apakšveļai ir tāda apakšiņa. Nākamā apakšveļa ir balta, viņa ir ar izšūtām sirsniņām, izskatās ļoti pievilcīgi, ļoti labi. Es tiešām rekomendējuši. Es nopirku šos te divus komplektus un pagaidām es nenožēloju. Baltam krūšturim apakšiņa izskatās šitik te skaisti un mīlīgi. Un pēdējā nodaļa, par kuru es gribētu pārunāt, ir aksesuāri. Un nākamais būtu tā saucamais kepons. Es viņu nopirku zaļā krāsā, lai pieskaņot savai garderobei. Izskatās šīs kepons uz galvas ļoti labi, ļoti skaisti, nenožēloju, rekomendēju. Un beigās parunāsim par tādām lietām kā saules brilles. Es gribēju nopirkt vienas melnas saules brilles un vienas tādas, kas nebūs ne baltas, ne melnas, bet pie daudz kā piestāvēs. Un pirmās ir tādas melnas. Viņas ir parastas, man ļoti patīk, viņas ir uz tāda kā kaķets pusi, viņas ļoti labi izskatās. Un pēdējās saules brilles ir tādas nedaudz ar ovālu formu, bet arī kaut kas atgādina nedaudz kaķaci. Viņas ir ar tādu kā zelta apdari, līdz ar ko viņas ļoti labi pieskanēsies daudzām drēbēm. Vismaz manai garderobei viņas perfekti iederās. Izskatās ļoti labi, ļoti patīk. Uz šīs nots arī pienāca beigas šim video. Es ļoti ceru, ka jūs atzīmējāt lietiņas, kas jums patika, un jūs viņas arī pasūtīsiet, jo tiešām daudzas no tām es nesāju ļoti bieži, man viņas patīk no visas savas sirds, un tiešām dažreiz var nopirkt drēbes ne par tik lielu cenu, tā kvalitāte būs laba, jūs viņas nesāsiet daudz ilgāk un daudz vairāk nekā kaut kādas drēbes, ko jūs nopirksiet Akropolē vai vēl kaut kur. Galvenais atrast tiešām drēbes ar labu kvalitāti, lasīt atsauksmes, skatīties, kas tieši iederēsies jūsu garderobē, un tad jau viss izdosies. Līdz nākamam video, un tā.